Man jums arī tāda pieredze, un kādu periodu dzīvē, kad ir bijis tā, kad jūs vairāk jūtat svēto garu, kad ir kāds piedzīvojums bijis, kāds pieskāriens, un jūs vienkārši tā kā kaut kādi tīmekļi no acīm un notrausti, un jūs vienkārši ieraugat to, ko neesat redzējuši, un sakat Dievu mīlēt, tā kā neesat mīlējuši. Tas viss ir svētākā darbs. Draugi, mums ir dzinējs, ja? Es ar to domāju, kristētība. Dzinējs mums ir, bet nav. Bieži vien tās degvielas nav svētā gara. Dzinējs ir, mēs varam par viņu priecāties, lūk, mums ir mašīna, bet viņi nekustina no vietas. Tāpēc svētais gars noteikti ir persona, par kur mums vajag būt, ieinteresēti, veidot attiecības. Tas nav viegli, mēs esam, ar visādu savu miesīgo domāšanu, ļoti steidzīgi savās dzīvēs, un liekas, ka, ko tur, jā. Bet vienīgi noslēpumu izstāstīšu jums, pavisam īsi vienu noslēpumu. Kas var tev palīdzēt staigāt par svēto garu, ka viņa plūdums tavā sirdī un tavā dzīvē būs pastāvīgs? Draugi, pavisam vienkārši lieta, ko es esmu pārbaudījis pie sevis, un tā elementāra lieta, tā tīra sirdsapziņa. Vai tu vari pateikt savā mēnē? Es skatos, jūs no visas sadzirdējāt, draugi, tīra sirdsapziņa. Es nejautu nekādu atsauku. Draugi, tas ir tik vienkārši, tas ir tik elementāri, bet tajā pašā laikā tik spēcīgi. Ja tu staigā pēc sirdsapziņas, kā Pāvils teica, es esmu dzīvot pēc sirdsapziņas Dievu un cilvēku priekšā. Un tad mēs domājam, kas tas ir, par ko viņš tur runā, vai kā cilvēks ir tik tīra sirdsapziņa, ka viņš var tā teikt par sevi. Viņš staigā un dzīvoja pēc sirdsapziņas. Tas ir nozīmē, tad, kad sirdsapziņa svētā gara balsts viņam lika viņam nožēlot kaut ko, tad viņš to nožēlē. Kad viņš zināja, ka viņš kaut ko sliktu darīs, tad viņš to darīja. Un tā formula ir tik vienkārši. Tik vienkārši paklaus Dievam pēc tā, ko tu jūti savā sirdī. Jo, ja tu esi piedzimis no augšienes, tu vienmēr jūtīsi šo balsi. Ja tu vien neesi dzīvojis tik pavirši un tik brutāli pret savu jauno cilvēku, kas tevi dzīvo. Tā, kad mīļais brāl un māsa pārgriezies vēlreiz pēc savu tuvāk sēdošo sakņu. Svētais gars ir prioritāte. Amen. Aleluja. Jo nevēl raksts saka, draugi, raksts saka, ka visi, kurus vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo mēs varam būt vadīti no visa kā, no dvēseles, no miesas un no pasaules. Tikai Dieva gars ir tas, kurš mums dod īsto dievbērnību. Amen. Draugi, es gribu jūs uzrunāt par tādu īstu tēmu. Patiešām īsi, ko es nosaucu tā. Tas, kas uzvar. Tas, kas uzvar. Un tā rakstvieta ir atklāsmes grāmata 3:21. Rakstvieta ir šī te. Halleluja. Un tur ir rakstīts. To atradīšu. Ok. Rakstvieta ir par to, viss šī te atklāsmes grāmata, principā, otrā nodaļa, sakot ar otro nodaļu. Jēzus saka šāds vārds draudzēm. Tas, kas uzvar. Un tad, kad es to lasīju, draugi, es vienkārši ieraudzīju, šī ir pēdējā Bībeles grāmata. Šie ir vārdi, kurus Jēzus runā personiski. Un kaut kas tajā ir, draugi. Jo viņš to runā nevis nejauši, viņš to runā, lai kādu vēstījumu mums nodot. Halleluja. Ok. Tas, ko es ieraudzīju šajā rakstvietā, atklāsmes 31. Viņš saka, tas, kas uzvar, es tam došu sēdēt uz savu godu krēslu, tāpat kā es esmu uzvarējis un sēdu uz savu tēvu godu krēslu. Okay. Tas nozīmē, draugi, ka šis vārds, tas, kas uzvar, ir grieķu vārds nikao. Un tas nozīmē, ka tu iekaro, tu dominē, tu gūsti uzvaru par nepārvaramām grūtībām, par nepārvaramām lietām tavā dzīvē. Paņemsim šo rakstot vienkārši atskaits punktu. Tas, kas uzvar, iegūst vietu uz Dieva goda krēsla, uz Jēzus goda krēsla. Tas ir apsolījums, tās ir daudzas lietas, ko viņš ir apsolījis cilvēkiem, kas uzvarēs, un tās ir viņa personiski vēstījums draudzē. Tāpēc mums ir jāpievērš uzmanību šeit šim vārdam un ko tas sevi ietver. Tātad tas, kas uzvar. Vispirms paskatīsimies, draugi, to, ka pirmkārt Jēzus ir uzvarētājs. Ja mēs gribam saprast šo vēstījumu, mums jāsaprot, ka Jēzus nekad nenesa sevi nekādu sakāvu. Viņš nekad nenesa sevi nekādus zaudējumus. Un tad, kad mēs tā varbūt reliģiski
loģiski domājam, mums šķiet, ka viņš cieta nāvi, viņš tur nomiet pie krusta, viņš tur tāds žēlojums, viņš tur tika sists un mūsu dēļ spīdzināts, un viņš tur, viņa brūcē mēs esam dziedināti, visu mēs to zinām. Bet, draugi, viņš nekad neslēpa, ka viņa stāvoklis, tas viņa ceļa gājums, kā viņš nogāja šeit uz zemes, ka tas bija Dieva plāns, kas viņam bija jāizpild, tā bija viņa darība ar savu debes tēvu, un viņš to izpildīs. Tātad, ja mēs domājam par Jēzu, viņš ir mūsu paraugs, un ņemiet vērā, ka viņš bija līdzīgs mums. Tas bija nevis tāpēc, viņš to izdarīja, ka viņš būtu bijis Dievs, un tagad es lasu saviem bērniem, kopā ar bērniem lasu bērnu bībeli. Tur ir tā kā bildīts, un tur jautājumi, viņš tur apsauc vētru, viņš tur staigā pūdens virsu, un parasti jautājumi tur tāda beigās, kāpēc Jēzus to varēja darīt, un atbildes tur tāpēc, ka viņš bija Dieva dēls, tāpēc, ka viņš bija Dieva dēls, tāpēc, ka viņš bija Dieva dēls. Draugi, tagad es lasu to bērniem priekšā, man Jēzus un maniem bērniem, viņš paliek kā tāda leģenda, kā tāds Dieva dēls, kā tāds neaizsniedzams ideāls, kā tāda mistiska persona, kaut kas starp Supermanu un zemnieku cilvēku apmēram, ja? Kaut kas tam līdzīgs, ja? Tāda attālināta persona, kas vienkārši uzvar, kas vienmēr nevienā situācijā nezaudē. Draugi, viņš to darīja, ja jūs vēl nezināt. Būdams vienkārši paklausīgs cilvēks. Tieši tāpēc Bībelē viņu sauc par cilvēka dēlu. Ja viņš ir uzvarējis, ja viņš saka, ka es esmu turēt droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis, ja viņš par viņu rakstīts, ka viņš nāca un uzvarēja Sātanu, un par Sātanu rakstīts tāds rīns Lūkas evaņģēlijā, ka par vēlnu kāds stiprāks nāk un to uzvar. Ja jūs lasīsiet par Jēzu arī atklāsmes grāmatā, rakstot atklāsmes grāmatā, par viņu teiks, ka viņš nāk kā uzvarētājs un lai uzvarētu. Ievērosim vienkārši to, ka Jēzus nekad nav kaut kāds nožēlojums, tur Jēzuliņš, kas tur kārājas pie stāva, tur izkautas, tur tāds izģīns un tā tālāk. Kurš ir teicis, ka viņš bija tik ļoti kaulēts, tāpēc? Ok, labi, tā bija tāda atkāpe. Es domāju, ka viņš bija normāls vīrietis, viņš bija cilvēki izskatā, lai būtu līdzīgs mums. Okay? Tātad viņš to izdarīja, un viņš uzvarēja, būdams cilvēka izskatā, cilvēka būtībā un kā cilvēks, tātad līdzīgs mums. Un viņš, viņa dzīves ceļš un viņa misija uz zemes, tas bija līgums starp viņu un debes tēvu, ka viņam bija jāizpild mūsu atpirkšanas plāns, viņam bija jāizglāb mūs no mūžīgās pazušanas, viņam bija mūs jāizrauj no Sātana rokām. Un viņš to arī veiksmīgi paveic. Draugi, Jēzus uzvarēja. Tajā brīdī, kad viņš karājās pie krusta, Sātans domāja, ka viņš ir nogalināts, ka viss ir beidzies, ka viss ir cauri. Draugi, Sātans nesaprot, viņš laikam nebija tik erudīta būtne, Sātans nesaprot, ka tā bija uzvara. Krusts bija uzvara. Tajā brīdī mūsu grēki palika pie krusta, tajā brīdī nāves vara tika salauzta, tajā brīdī mēs tikām izrauti no Sātana rokām. Vai tu saproti evaņģēliju? Tajā brīdī Jēzus uzvarēja nāvi, rakstīts, ka čūska iekoda viņam papēdī, bet ko viņš izdarīja čūskai? Sāmeņa galva. Sātans tika iznīcināts. Pēc tam, ja viņš attapās, pēc tam viņš sāka trakot. 3 dienas, 3 nakts Jēzus bija kapā, ja? Bija tā? Un tad viņš augšām celās mūsu attaisnošanā. Tas bija triumfs. Tas bija triumfs, ka Jēzus augšām celās, Dievs Tēvs bija devis viņam tādu apsolījumu, ka es tevi neatstāšu kapā, tu augšām celsies 3. dienas rītā, un tu augšām celsies, lai viens, kas tev tic, tu tiktu taisnots. Tātad ik viens cilvēks, kurš uzticās evaņģēlijam, kurš uzticās tam, ka Jēzus ir iznīcinājis grēka varu pie krusta, un tic arī, ka viņš ir augšām celsies, ik viens cilvēks tiek izglābts. Tu tiec izglābts, principā, caur Jēzus uzvaru. Lai kāds izskatās viņa ceļš, viņš ir uzvarētājs, viņš ir nāvi uzvarējis. Un tas ir tas, ko mēs dziedam. Un kāpēc mēs to dziedam? Mums vajag saprast, kāpēc mēs to dziedam. Viņš saka šajā rakstvietā, tam, kas uzvar, es došu sēdēt uz savu goda krēslu. Draugi, tas nozīmē, ka viņš ir paaugstināts. Viņš ir augšām cēlies, un viņš ir Dieva Tēva paaugstināts, viņam dots īpašs status debesīs. Tātad, draugi, velciet uzreiz paralēlus. Jēzus ir mūsu paraugs. Viņš nav zirneks cilvēks, viņš nav supermens, kuru mēs vienkārši noskatāmies filmu un uzreiz aizmirstam. Jēzus piemērs, viņa ceļš ir mūsu piemērs. Draugi, ja mēs skatāmies uz Jēzu, mums ir jāievēro, ka lai arī bija ciešanas, lai bija pārbaudījumi, lai viņam bija misija virs zemes, viņš visās lietās parādījās uzvarētājs. Un galā viņš sakāva Sātanu, un viņš augšām celās. Un viņam tagad dot īpaša vieta debesīs, kas saucās goda krēsls. Un Jēzus mums apsola, draugi, ja mēs uzvarēsim, viņš mums sēdinās savu blakus. Iedomājieties, cik plašs tas goda krēsls ir visiem
pietiks vietas, par kuriem viņš laiku beigās varēs teikt, tu esi uzvarētājs. Tu esi uzvarētājs. Draugi, bet ja mēs ņemam to vērā, tad kristiešu dzīve nav vienkārši kaut kāda pelēka strīpa, tā nav vienkārši kaut kāda izmisīga spīdināšanās, kaut ko nedarīt vai kaut ko darīt pareizi vai svedenā būt draudzē. Tev ir misija virs zemes. Tev ir skrējiens, tev ir uzdevums šajā dzīvē. Pasaka savam kaimiņam, tu neesi šeit tāpat vien. Amen. Amen. Draugi, ja pasauli runā tāds visāds muļķības, ka dzīves jēga esot, kas tur, ka dzīves jēga esot, ko tur uzcelt māju, tur dēlu rodīt un čūsku nosist un vēl kaut ko, un čūskas nevajag sistīt, aizsargājam dzīvnieku, ne? Nesitīsim čūskas, kokus stādīt arī, parūpēsies droši vien Latvijas valsts meži, bet īstā dzīves jēga, draugi, ka tu izpildi Dieva uzdevumu šeit virs zemes. Tad tu neesi kaut kāda nenozīmīga detaļā, lielajā pasaulē. Dievs tev ir paredzējis konkrētas lietas piepildīt šajā dzīvē. Un vai tu domā par sevi labu vai sliktu, pārsvarā mēs par sevi, dažreiz pārāk labi nedomājam. Ir visādas lietas, kas mūs bremzē tieši šajā ziņā. Bet Dievs mūs redz kā uzvarētājs. Dievs mums ir paredzējis paveikt mūsu skrējumu un galā nonāk šajā vietā, par kuru šeit runā Jēzus. Kad tas ir viņa goda krāsas, tā ir vieta, kur mēs sēdēsim kopā ar viņu, kur mēs varēsim izbaudīt to uzvaras garšu, tad, kad mēs būsim izturējuši savu dzīves skrējumu un savu misiju virs zemes pabeiguši. Draugi, jo arī mums ir potenciāls uzvarēt. Es vēlreiz to gribu pateikt. Mums ir potenciāls uzvarēt. Efeziešu vēstule 6. nodaļa runā tur veseli garš, tur stāstījums par to, kādiem ieročiem tev jābruņojas un kas tev jādara. Bet tur ir tāda viena frāzīte tajā 6. nodaļas, laikam 13. pantā, paskatīsimies pēc tam mājas grupā. Bet tur ir tāda viena lieta, draugi, uzsvērts, lai visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Visu uzvarējuši. Draugi, tas nozīmē, ka tev ir potenciāls uzvarēt visu savā dzīvē. Tev nekad nav tāda opcija pat. Tev ir opcija, tu pats vari viņu izvēlēties. Es šodien būšu zaudētājs, es šodien būšu bēdīgs, es šodien būšu sakauts, es laižos pa burbuli. Bet īstenībā šajā rakstvietā pateiks, ka tu visu vari uzvarēt. Un par to runā arī Romiešu 8. nodaļa, 1. Jāņa vēstule 2. nodaļa par to runā, ka mēs esam uzvarētāji, ka mēs varam uzvarēt visu. Bet nākamais, ko es gribu pateikt, ir tas, ka ne visi uzvar. Ir tāda viena lieta, ka ne visi uzvar. Visiem ir potenciāls, bet ne visi uzvar. Tātad tu vari būt potenciāls uzvarētājs šajā dzīvē, visās lietās. Es domāju, tiešām visās lietās. Jo, ja tu domā, ka Dievam ir tikai garīgās lietas, Dievam ir svarīgi tavu ģimeni, Dievam ir svarīgs tavs finanses, Dievam ir svarīgi tavu valstību, Dievam ir svarīgs ir viss tavā dzīvē. Bet viņš grib, lai tu to iegūstis viņa veidā un caur viņu. Jo tāpēc jau arī cilvēki bieži nāk pie Dieva būsiet ievērojuši, vai ne? Tad, kad veselība jau ir tādā, pakāpē, ka vairs ārsti nepalīdz, tad, kad jau dzīvē personiskās problēmas tik smagas, ka nekas vairs nepalīdz, tā cilvēks sāk meklēt Dieva palīdzību. Tāpēc, ka viņi instinktīvi jūt, ka ir jābūt vēl kaut kādam avotam, ir jābūt palīdzībai, īsāk sakot, jābūt Dievam, kurš palīdz, vai ne tā? Ir taču katram cilvēkam cerība sirdī, ka es neesmu nevērtīgs, ka man nav galā jābūt šādā stāvoklī. Pat es domāju, pat pēdējais bonus uz ielas, ja viņā vēl ir šīs cilvēciskās pašcieņas kaut kāds palīdz, viņš cer un viņš iekšēji zina, ka viņš tomēr ir cilvēks, kurš ir pelnījis cieņu un kura dzīvē būtu jābūt savādākai. Protams, ka daudziem jau tā vairs nav. Bet es ticu, ka daudz cilvēku, lai kādā stāvoklī viņa dzīvē atrastos, tie paši alkoholiķi, kurus mēs pazīstam, tie paši atkarīgie cilvēki, ja, ka viņi iekšēji cer, ka tas nav viņu pēdējais, galējais, konstantais stāvoklis, kurā viņiem jāpaliek. Draugi, tāpēc es šodien gribu jūs iedvesmot, bet es gribu arī pateikt kāds nopietnas lietas, draugi, ka šis dzīves gājums, Dievs grib tevi svētīt, viņš tevi grib pacelt, viņš tevi grib atbrīvot, viņš tevi grib dot labas lietas dzīvē, bet viņš to grib dot savā veidā. Viņš to grib dot nevis tā, ka šodien tu palūdz īsu vieglu lūkšanu un rītdien tev ir tavs ārējais komforts, tev ir platakrāna televizors, mašīna un māja un tā tālāk, un tu pats neizmainīts sēdi un skaties savus satelītus uz 160 programmas. Bet Dievs grib izmainīt tavu sirdi un iedot tev to patieso laimi un to patieso uzvaru, ko var dot tikai šī padošanās viņam un viņa gribā. Tāpēc, ka izsakot līdz manai domai. Tātad, draugi,
Tev ir potenciāls uzvarēt visās lietās. Un kā es teicu, ir Dievam svarīgs viss šīs lietas, kas ir tev svarīgs, bet pie tā vēl klāt, viņam ir misija priekš tevis, un viņš ir norūpējis par tavu iekšējo cilvēku, viņš ir norūpējis par tavu raksturu, un to kāds tu būsi galvā, kad nonāks debesīs. Tātad viņš nošauja vairākus zaļus reizē, viņš grib, lai tu pildītu savu kā kristiešu misiju virs zemes, viņš grib pārveidot tavu raksturu un tavu sirdi, lai tu atbilstu debesīm, un, protams, ka viņš grib svētīt tevi virs zemes ar visādu veidu svētību, jo par to runā Bībele. Es esmu lasījuši Bībeli, ka Dievs neliec nekādu labumu tiem, kas viņu bīstas. Vai tu vari pateikt savam tuvākajam, Dievs negrib tev neko liekt. Dievs grib tevi svētīt. Saka, Dievs tevi grib svētīt. Halleluja. Amen. Amen. Bet, draugi, tā kā tev ir šis potenciāls uzvarai, potenciāls saņemt no Dieva visas tās lietas, kas tev ir svarīgs, par ko tev sirds sāp un ko tu vēlētos dzīvot, tad tomēr esi pārliecināts, ka ir šajā pasaulē cīņa. Ir cīņa par to, kāds tu būsi, kādu likteni tu izvēlēsies, kādu dzīvi tu nodzīvos un kāds augstu galu galā, savas dzīves galā varēs uzrādīt Dievam, tad, kad tu stāsies viņu priekšā. Un šī jau ir tā lielā cīņa un tas lielais skrējiens, kas mums ir jānoskrien. Un tāpēc es gribētu teikt, ka ne visi uzvar draugi. Rakstīts, ka 1. Timoteja vēstulē 1.19 rakstīts, ka bija kādi cilvēki, par kuriem raksta Pāvils Timotejam, ka viņi bija atmetuši labu sirdsapziņu un savu ticību, un tāpēc viņa ticības laiva bija sadragāta. Draugi, daudzi cilvēki iesāk staigāt ar Dievu. Un ticiet man, šis ir grūts ceļš, šis ir šaurs ceļš, un kristiešu dzīve ir grūta. Ja tu to nezināji, tagad tu to zināsi. Ja tu nezināji, ka kristiešu dzīve ir grūta, tad tagad tu to uzzināsi. Tāpēc, ka šīs pasaules cilvēki dzīvo iekapsulēti šīs pasaules sistēmā. Viņu saimnieks Satans, viņiem nestāsta visu patiesību. Viņi dzīvo instinktīvi, nojaušot tikai, kaut kāds, varbūt ir kaut kāda izpratne par kaut kādām lietām, tu naudu nopelnīt, ģimeni izveidot un nodzīvot laimīgu dzīvi kopā, redzot savus mazbērnus un tā tālāk. Draugi, tā ir virspusēja dzīve, kurā cilvēki kādu no jums pazīstamiem varbūt pat izskatās laimīgi, varbūt pat viņi nodzīvo saturīgas un diezgan cienījamas dzīves, bet, draugi, tas īstais Dieva aicinājums tavai dzīvē ir tā tava misija. Un tā tava misija ir cīnīties, un tā tava misija ir piepildīt viņa gribu šeit virs zemes. Tāpēc tev ir gara dāvans, tāpēc tev ir viņa aicinājums, par to runāsim citreiz. Bet, kā es teicu, ne visi uzvar. Tāpēc, ka arī Lūkas evaņģēlijs saka, atcerieties pagājušo svētdienā citēju, ka daudz centīsies iet pa šauriem vārtiem, bet nespēs. Tagad, draugi, tas notiek nespēja tāpēc, ka tas ir šaurs ceļš un šauri vārti. Okay? Nav vēsts, ko es būtu, ka šī vēsts nebūtu dzirdēta, bet vienkārši atgādinu jums, potenciāls jums ir, bet ne visi to izmanto. Tad ar ko mums būs jācīnās? Vēlreiz atgādinu šīs lietas, draugi. Ebreju vēstule 12.4 saka, ka jūs neesat vēl līdz asinīm cīnījušies pretī grēkam. Neesat pret grēku cīnījušies. Kāpēc tev ir jācīnās ar grēku? Kāpēc tev ir jācīnās ar miesu un miesas izpausmēm? Tāpēc, ka tas ir galvenais pazudinošais elements tavā dzīvē. Ja tu gribi dzīvot kā kristietis, ja tu gribi redzēt Dieva gribu piepildamies savā dzīvē, ja tu gribi galu galā nonākt tajā vietā, kur es sākumā pieminēju, ka tas ir Jēzus goda krēsls, kas ir alga, visa summa tam, ko tu būsi darījis savas dzīves laikā. Ja tu gribi nonākt tajā vietā, un ja tu gribi būt izpildījis Dieva gribu šeit uz zemes, tad galvenais, kas tev pīsies pa kājām, tā ir tava miesa. Tas ir grēks, pret kuru Bībele saka, tev ir bargi jāvērš, tev jācīnās līdz asinīm. Bet, draugi, tad, kad mēs esam attaisnot, mēs esam pestīti, mums pieder pestīšana, mēs ejam uz debesīm, mēs esam priecīgi cilvēki, bet, draugi, ikviena izdarīta grēka alga ir nāve, draugi. Tāpēc mums ir uzreiz grēka nožēlot, tāpēc mums ir dota grēku izsūdzēšana, un Jēzus asins, kas atklās to grēku. Bet, draugs, nekad nesamierinies ar miesas izpausmēm savā dzīvē. Tāpēc, kas notiek? Tad, kad tu grēko, tavs acis kļūst aklas, tavs sirds kļūst strula, tu vairs nedzirdi svētā gara balsi, un tu vienkārši esi ārā no savu skrējienu, tu jau esi sakauts. Tagad
Draugi, pavisam vienkārši. Es zinu, ka tas vienkārši pateikt grūtāk ir izdarīt un grūtāk ir nodzīvot tādu dzīvi. Ja jums šķiet, ka kādam no mums nebūs problēmas mūsu dzīves laikā ar grēku, visam mums tāds būs. Tieši tāpēc mums ir steidzīgi vajadzīgs krusts, steidzīgi vajadzīgs asins, un mēs cīnāmies pret grēku, un mums ir jābūt attieksmē, ka tas nav mūsu dabīgais stāvoklis, ka es pasaku miesa klusu, ka es saku, es nedarīšu to, es pieņemšu lēmumu, man ir agresīvi jāiestājas pret grēku savā dzīvē. Draugi, tas nozīmē, ka nevis tev pašam savā spēkā jāizcīna šī cīņa, bet ja tu esi normāls kristietis, ja tev tīra sirdsapziņa, tu ik pa brīdim jūtīsi sevi šīs grēcīgās miesas pazīmes. Tev gribēsies darīt to un darīt šito un būt tādam un tādam. Atcerieties pagājušās svētdienas tēmā, apgrēzīšana. Tev nāksies visu laiku konfrontēt ar to, ka tava miesa gribēs darīt vienu, tavs gars būs labprātīgs, bet tev ir jāizstājas pret grēku. Okay? Tātad šī ir viena no cīņas sfērām, tas ir grēks un tā ir miesa. Draugi, ko tev vēl būs jācenās ar pasauli? Pasauli tātad ir šīs pasaules sistēma, vērtības, visas lietas, kas te mūč, kas te apkārt notiek, ar ko cilvēki ir pilni, kāpēc kā viņi tiecās, kas ir viņu interešu objekti, ar ko ir piepildīts sirdis un prāti un tā tālāk. Draugi, tā ir pasaule. Kāpēc tev jācīnās ar pasauli? Tāpēc, ka Jākab 4.4 saka, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Tad, ko tas nozīmē? Tu nekad nekļūsi uzvarētājs, un tu varbūt domā, ka es tikai, šovakar tā nevainīgi pasēdēšu savu mīļoto seriālu, paskatīšos. Draugi, kas notiek? Es atkal dramatizēju, kāds varbūt teikt. Kas notiek, ka tu tā vietā, lai paklausītu svētā gara balsi, un vakar, piemēram, beigt ar pateicību Dievam, skaties tā vietā savu mīļoto seriālu. Kas notiek? Tavs sirds notrūnās. Tu kļūsti nejūtīgāks pret Dievu. Tavs slāpes uz Dievu izzūd. Tu kļūsti, principā, par pasaules draugu, kas automātiski nozīmē Dieva ienaidību. Ja tu gribi būt uzvarētājs, tev ir jāizmet no savas mājas, tev ir jāizmet no savas sirds, no savu prātu pasaulīgās vērtības. Tas nozīmē, ka tu teiksi, vai tad neko vairs nepastīties, aleluja, jā, es taču tikai tā bišķi. Tagad es jums varu pastāstīt vienu īsu liecību no savas dzīves, jā. Pavisam vienkārši liecību. Svētais Gars man saka, nodarboties ar saviem bērniem, jūs zināt, ka katram no mums ir atbildība par saviem bērniem. Un Bībele saka, atbildība ir sevišķi tiem, kas ir amatā, kas ir līderis, ka tev jātur savu bērnu paklausībā un jāaudzina viņu ticībā. Divas lietas. Viņam jābūt paklausīgiem, viņi nedrīkst būt palaidiem, viņam jāaug ticībā. Draugi, ir sevišķi man ir ko darīt pie saviem bērniem. Es lasu viņiem Bībeli katru vakaru. Es lūdzu par viņiem. Darbs ir grūts, bet tā ir mana atbildība. Jo līdz 18 gadiem mēs atbildam par saviem bērniem. Un tas, ko es viņos ielieku, es nevaru uzņemties atbildību par to, kādu likteni viņi izvēlēsies dzīvēt. Bet man ir jānotur viņi zināmos rāmjos un jāiemāc. Mācot jāiemāc ticību. Tad lūdzu, kādu vakaru es paņemu kaut ko nekaitīgi palasīt un jūtu svētā signālu, ka vajag lūgt, vajag dot Dieva, piepildīt viņus ar Dieva vārdu un lasīt Bībeli un lūgt par viņu. Un vienkārši tas tā kā uznāk kā laiskums, kā tāda izklaidība, tu palasīs, vai mēs taču nesam zem līkumu, vai tad mēs esam zem līkumu, kāds tur līkums, ko tu te cepies un tā tālāk. Un vienkārši tas nenotiek, ja mēs to neizdaram, mēs nelūdzam, mēs nelasam Bībeli. Un kas notiek, vienkārši iemācījos vienu ļoti spēcīgu mācību. Vietas savos bērnos, vai tie ir bērni, vai tā ir tava personīgā sirds, vai tā ir vispār tava dzīve, kur tu nepiepildi ar Dievu, to vietu piepildīs Sātans. Pavisam vienkārši. Ir tikai melns un balts. Bet tā vakarā sākās haoss, sākās tur sliktas runas, strīdi, sākās bērnu starpā un aizgāja tālāk. Un tikai tāpēc, draugi. Tāpēc, ka ja tu liec pirmā vietā pasauli, vai savu slinkumu, vai savu nevēlēšanos, vai savu pāgurumu, vai tu vienkārši izējies ar kādu veidu kompromisu, to vietu aktīvi piepildīs šīs pasaules gars un Sātans. Tāpēc, ka ja šī vienkāršā mācība, varbūt arī tev kaut ko tas dod, bet šī vienkāršā mācība man deva ieraudzīt, ka vieta nekad tukša nepaliek. Piekritīsiet, vai ne? Tas ir tāds vienkārši, ļoti vienkārši piemērs, bet
ja tu dod priekšēju pasaulē, es par to esmu arī runājis šeit un stāstījis savu pieredzi, tevi vispirms tiek nozagts slāpes uz Dievu, tu paliec tāds tā kā apātisks, tāds letarģisks, un to vietu lēnām piepilda, kā gāze ieplūst tavā sirdī, tavā domāšanā. Tas, ko sauc par pasauli, un aiz kā stāv, tas pats vecais pazīstamais satans. Saprotiet man? Tātad tev ir jācīnās par pasauli. Tev apzināti ir jācīnās par pasauli. Jo, ja tu domā, ka tas notiks tāpat vien, ka tu beigsi skatīties savus seriālus vai savus ielas stāstus lasīt vienā dienā vai vēl kaut ko tam līdzīgi, es nesaucu neko. Tu pats zini, kas ir tavs kārdināšanas. Kāpēc mēs par to cīnāmies? Kāpēc mēs par to iestāmies? Tāpēc, ka viss, kas ir no pasaules, tajā nav tēva mīlestības. Kāpēc mums nevajag likums tagad izvirzīt, ka televizoru nedrīkst skatīties? Man pašam ir televizors mājās. Man ir televizors mājās, dažreiz es kaut ko ieslēdzu, bet tur nekā nav. Un tad es viņu ātri izslēdzu. Bet, draugi, nav jau tā, ka viss, kas ir pasaulē, būtu slikts, bet es vēlreiz saku. Tev jābūt principāli jāsaprot, vai tajā brīdī tev tas ir ļauts, vai tajā brīdī tev to vajag, vai tajā brīdī tas nekonkurē ar Dievu, vai tajā brīdī tas nav izspiedis ārā no tevis mīlestību uz Dievu, vai tajā brīdī tas nebūs grēks vienkārši tā. Kādam viena lieta nav grēks, tev varbūt tā lieta tajā vakarā ir milzīgākais grēks, ka tu esi grēkojis pret savu Dievu, ja tu saproti, par ko es runāju. Varbūt tev svētais, kas ir teicis, šokar lūksim Dievu, sadodies ar sievu rokās, lūksim šokar Dievu. Tu tai laikā ieraugi programmā, oi, tur tas jaunais šaus ar Reiniku, kāds tur, un jūs tur sēžat, sadošies rociņās, skatīties šo tā laikā. Draugi, kas notiek? Nekas jauns nenotiek. Tu netiec atmests, tu nepazaudē savu pestīšanu, bet to vietu lēnām, kā es saku, kā gāze piepilda. Jūs zināt, kāda gāze ir, dažām gāzēm tas iespēcīgi. Cilvēki tā kā paliek nejūtīgi, tāda anestēzija iestājās. Un tas nejūtīgums ir uz svēto garu un vispār uz Dievu lietām. Tāpēc pasaulē ir ļauna lieta, ar kuru ir jācīnās. Ok. Un trešais, ar kuru jācīnās, protams, ir vēlns. Un viņa uzbrukumi ir visdažādākie. Mēs par to esam malušies, runājuši, tas stundām ilgi draudzēs, sludināts, viss, kas ir. Ja jūs tikai saprastu, draugi, cik viņš ir izdomās bagāts, cik viņš ir neatlaidīgs un cik viņš ir izcili erudīta persona. Jo gal galā, kas viņš bija debesīs, kāds atcerās? Kas viņš bija debesīs? Slavēšanas vadītājs. Halleluja! Mums slavēšanas vadītājs arī ļoti tāds erudīta persona, ne? Slavēšana vada tikai izcili garīgas personas, izcili gudri cilvēki, ne? Ok? Jā, skaists eņģelis. Vilmāra man tā šķiet par savu sievu. Noteikti viņš tā domā par savu sievu. Tāpēc, ko tas nozīmē? Erudīta persona, kura zina tavas vājās vietas, kas tev ir pētījis no pašas dzimšanas brīža, kas zina tavas vājības, tavas vājās vietas, tavas noslietas, tavas kārdinājuma vietas un tā tālāk. Jūs zināsiet, ka viņam ir nenormāli daudz līdzekļu, lai tev uzbruktu. Vai tā ir veselība, vai tās ir kārdināšanas, vai tas ir garīgs spiediens, vai tās ir attiecības ģimenē, vai tas ir darba problēmas vai vēl kaut kas. Zini tagad no šī brīža, ja tu nezināji, nekas tavā dzīvē nenotiek nejauši. Tieši tāpēc visa tava dzīve šobrīd ir nozīmīga katrā detaļā. Tu nevari domāt, šī garlaicīgā pirmdiena nekas nenotiek līdz svētdienai, ka es būšu draudzē. Katra tava dzīves diena ir nozīmīga un katru dienu notiek cīņa par tevi. Tad tas, kā tu dzīvo tajos apstākļos, kur tu esi, tas nav nenozīmīgi. Kādu darbu tu strādā, kādā mājā dzīvo, ar kādiem cilvēkiem tiecies. Tas ir tikai fons tam, kas par tevi tiek izkarots īstenībā. Un izkarot šī cīņa tiek, lai tu vienkārši, lai tevi vestu projām no Dieva ar jebkādiem līdzekļiem. Ar jebkādiem līdzekļiem. Un Satans darīs visu, lai tevi atkarot, un jo tu kļūsi nobriedušāks un pieaugušāks ticībā, jo tu ātrāk viņu atpazīs vienkārši. Jo ne jau tās lietas, kas tavā dzīvē ir, tās, kas tevi pazudinās. Svarīgāk par visu ir, kā tu pret to izturēsies. Amen? Amen. Draugi, kad atnāk sakāva? Sakāva atnāk tad, kad nav pietiekama veltība, kad nav izdarīts lēmums. Atcerieties, Jēzus teica, katrs, kas liek roku pie akna un skatās atpakaļ, nedara Dieva valstībā. Draugi,
ja mums ir jāsaprot, ka tavs šis ir ilgtermiņa projekts. Tava kristiešu dzīve būs ilga vēl. Es ticu, ka tu dzīvos arī visi, kas esat cienījumos gados, es tā skaitā, ka mēs vēl ilgi un dikti dzīvosim šeit uz zemes, ok? Es ticu, ka mēs vēl ilgi dzīvosim. Tātad šis ir ilgstošs, ilgtermiņa projekts. Un tas nozīmē, ka tev ir jābūt pacietīgam un tev ir jāsaprot, ka tā uzvara tavā dzīvē, visās tavas dzīves jomās, nāks tikai tad, kad tu būsi pieņēmis lēmumu. Un šim lēmumam jābūt tādam, neskatoties ne uz ko, es palikšu kristietis, es palikšu veltījumā, es esmu izvēlējies Jēzu, un lai ko tas man maksā, es miršu katru dienu, es mainīšos katru dienu, bet es būšu uzvarētājs. Tāpēc, ka šīs izvēles jums būs jāizdara tik un tā. Katru dienu, ja jūsu durvīm klavēs kaut kāda izvēle. Un tas, vai tu būsi veltījies Dievam, vai tu būsi iekšēji lēmumu pieņēmis viņam paklausīt, arī noteiks to, vai tu uzvarēsi, vai tu zaudēsi. Tāpēc, ka principā Bībele vienu vēsti tev sviež sev, ka visās lietās, draugs, tu esi spējīgs uzvarēt savā dzīvē. Vai tā ir nabadzība, vai tā ir slimība, vai tas ir grēks, vai tas ir vēl kaut. Tu esi spējīgs uzvarēt tikai tad, ja tu pirmkārt būsi pieņēmis lēmumu uzvarēt, ka tu būsi izdarījis šo veltību Dievam, un ka tu sapratīsi, ka šī problēma tavā dzīvē, tas nav kaut kāds pārpratums. Tas nav Dievs, ka tagad nokļūdījās nošāva garām, kas tā par bezjēdzību tagad draugi. Ja tu zini, ka tava dzīve ir Dieva rokā, tad nekas tavā dzīvē nav nejaušība. Tas ir vai ne tev par celšanos, vai arī tev par krišanu. Divas lietas tikai. Jebkuras situācija, kas tavā dzīvē nāk. Kā tu reaģēsi uz viņu? Tas, ko es runāju par apgraizīšanu. Kā tu uz viņu reaģēsi, tas arī noteiks, vai tu uzvarēsi. Jo, ja tu ielaid savā sirdī, esi paturējis savā sirdī vietu sev, vietu atkāpties, vietu skatīties atpakaļ, tad, draugi, es jums kā kristiešiem nevar melot. Mums ir aizliegts melot. Es nevaru melot, es varu teikt tikai vienu. Tu kādā brīdī atkāpsies tam. Tu vienkārši jūties, ka tas nav priekš tevis, tas ir pārāk grūti, tas pārāk daudz no manis prasa. Visi draugi mani pārmet, darbā pret mani jocīgi izturās, sieva arī pūšās vai vīrs pūšās, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir, draugi, tikai tādos momentos, kad nāk šīs cīņas, tad arī parādās tās, kas ir cilvēka sirdī. Un tieši tāpēc šim veltījumam, šim lēmumam, sakot Jēzum, ir jābūt tādam, par ko Jēzus tā arī teica. Ka viņš teica, ka tā cilvēki ir tikai īsu brīdi ticīgi. Kad vajāšanas uznāk, kad kārdināšanas atnāk, cilvēki vienkārši aiziet. Un, draugi, tā ir tā garīgā cīņa, kad Satans ir par katru iekarsies. Varbūt jūs tagad saprotiet, kāda bija Jēzus atteiks par cilvēkiem, kas nesakoja viņam, kas aizgāja no viņa, kas aizgāja no draudzes. Viņš vienkārši deva raksturojumu cilvēku problēmai. Viņš bija nožēlas pilns, bet viņš nekad neskaita pakaļ cilvēkiem. Viņš nekad uz viņam nedusmojās. Viņš zināja, ka šī dzīve ir grūta. Viņš teica, pasaulē būs bēdas. Viņš teica, ka šis ceļš ir šausmas. Bet viņš teica, un šis te, draugi, šis te, ko es sākumā izlasīju, vai tā vieta, ja mums nav tikai vietēnoša domāšana, ja mums nav tikai tāda debila šīs pasaules domāšana, vai mums nevajadzētu kādreiz padomāt šajās debesu kategorijās? Jā, Dievs tev dos tavu televizoru, jā, Dievs tev dos jaunu mašīnu, tad tu vari droši par to lūgt. Bet vai tev neinteresē tas, ka pēc nāves, ka tavi kaulīņi, ka tava miesiņa paliks tajā kapiņā, varbūt krematorijā sadedzinās, nezinu, ko tas izvēlēs. Ka tad tavs gars aizies pie Dieva, un tur, tad arī ir tā īstā godala, tas viss, ko tu būsi dzīvē darījis, tas sasumēsies tajā, kurā vietā tu nonāks. Paldies Dievam, ka tu būsi debesīs, paldies Dievam, ka tev būs mājoklis, bet, draugi, te ir kaut kas pateiks šajā rakstvietā, ka ne jau visi kristieši būs tādā godā. Es esat lasījuši atklāts grāmatā rakstīts, kas man mulsina, piemēram. Tur ir rakstīts, ārā paliek bailīgie. Vai jūs esat lasījuši par sliko kalpu, kurš tika izmetis galējā tumsībā, kur bija zobu trīcēšana un tumsība? Es negribu, lai tas atkal mums liek sažņaukties sirdīm bailēs. Bet, kaut kas tajā ir, ka tava kristieša dzīve nav, ka es turām tajā datumā, tur Jaunkalsnā vai Ļautonā noskaitīt to dīvaino lūkšanu, ko man tur teica, un tad vienkārši dzīvē nost, esmu izglābt cilvēks. Tā ir piepūle, tas ir skrējiens, un tas ir tā vērts, jo galā, es to nevaru jums aprakstīt, bet kaut kas ir rakstīts arī Bībelē,
ka ir tāda vieta, ko sauc par Jēzus goda krēslu, kas ir īpaši pagodinājuma vieta. Tādēļ, ja tev nav šī pietiekamā lēmuma veltība iekšējā, tad tu neizturēsi šo cīņu. Bet es gribu teikt, ja tu esi ticis līdz šeit, es tev iedrošinu, es kaut kā redzu tevī, ka ar tevi viss ir kārtībā. Ka tevi viss ir kārtībā, jo Bībele saka, taisnēs krīt 7 reizes, bet tik reiz viņš ceļas augšā. Tas, ka tu krīti, tas nenozīmē. Tas, ka tu krīti kaut kādās šaubās, bailēs, varbūt pat grēkos, vai vienu dienu tu nejūties kā kristietis, nākamajā dienā tu esi aleluja, aleluja. Tas viss ir normāli, tas ir process, tā ir cīņa. Bet galvenais, lai tev būtu šis iekšējais lēmums, ka mans Dievs ir mani, un es iešu uz priekšu, un es nepadošos. Aleluja. Draugi, kad vēl atnāk sakā? Sakā atnāk tad, kad netiek veltīt uzmanību ticības celšanai un savai sirdsapziņai. Tas ir tas, ko es no 1. Timoteja 1.19 citēju. Tad, kad netiek pievērst uzmanību ticības celšanai. Jo, es varu par to runāt, par to daudz esmu runājis, bet tev ir nepieciešams darbs ar sevi. Jo, ja tev šķiet, ka tas ir likums, ka tev jālasa Bībeli, jālūdz Dievs, tā ir tava izdzīvošanas nepieciešamība, lai tu lasītu Bībeli. Jo, ja tu šo rutīnu ikdienas nedarīsi, ja tu ikdienā nelasīsi Bībeli un nelūksi Dievu, tu vienkārši nevari saprast Dievu, un viņa vārds nevar ieiet tevi, un tas, kas neieiet tevi, tu vari dzirdēt draudzē 1000 vārdu, bet tas paliek ārpus tevis. Jo viss tā noslēpums ir, lai Dieva vārds un Dieva gars iekļūt tavā sirdī. Ja viņš ir tavā sirdī, tu neesi salaužams un tu neesi uzvarams. Tāda ir tā nozīme Bībeles lasīšanai un lūkšanai. Ja mums liekas, ka tā ir vienkārši kaut kāda rutīna, vienkārši kaut kāds pienākums, ka man tagad neskāpēc jālasa Bībeli, draugi, mums tas ir vajadzīgs, lai gatavotos tām, ko Bībele sauc par ļauno dienu. Tici man, tas, ka tev nedēļa bija jāskalda malka mājās un nebija laika Bībelē, Satans to neņems vērā. Satans nāks un teiks, redzu vienu, kurš nedēļu ir noguris, kurš nedēļu ir pavadījis bez Dieva, davai. Nākšu pie viņam tradicionālā ceļā, sataisīšu haju mājās, sievai likšu bļaut, vīram likšu dzert, un tad jau redzēs, kas tur tālāk notiks. Draugi, tāds ir tas ceļš, ka tev pašam jābūvē savu ticību, un tev ir jāizskata savu sirdsapziņu, jo šī lieta arī nav mazsvarīgāk, sirdsapziņas izlūkošana. Tev ir jāsaprot, kas notiek tavā sirdī. Tev ir jāsaka, kas ir tavā sirdī. Ja tu pieļauj vienu kompromisu, tas tavs sirds nocietināsies. Ir rakstīts, ka bija cilvēki, kuriem sirdsapziņa bija kā ar uguni izdedzināt, ka cilvēks vairs neko nejūt. Ja tu vairs nejūti neko, ja tu paliec vienaldzīgs pret Dievu, Dieva vārds vairs tev neko neizraisa, nekādas emocijas tevi uz draudz negribās, viss, draugi, sākas ar kaut kādu pieļautu kompromisu. Kaut ko tu neesi izsūdzējies, kaut kur esi apvainojies, kaut kur esi piedauzies, kaut kur esi atgrēcinājies, un tev ar to ir jātiek galā. Jo tu ar to netiks galā, tu vienkārši tiks sakauts. Draugi, tas, ko es saucu par sakāvi, jau ārēji tādi cilvēki var saukties par kristiešiem, it kā pat piederēt kaut kādai sistēmai, draudzē vai vēl kaut kas. Bet, draugi, Dievs taču zina, kas ir tavā sirdī, un Sātans arī zina, kas ir tavā sirdī. Un ja tur nebūs šīs tīrības, tad tu jau īstenībā esi sakauts. Draugi, vēl atnāk tad, kad cilvēks salūst. Ebrejiem 10.39 rakstīts, ka mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un ieņem to apsolījumu. Būs spiediens tavā dzīvē. Spiediens par to, lai tu sāktu šaubīties par Dievu. Lai tu sāktu domāt, manā dzīvē nekas nemainās, lūkšanas nav atbildētas. Kāpēc man tādas problēmas? Man tagad visāds jaunas lietas, bērns jāsūta skolā, jāmaina dzīves vieta, un visam ir viens vienīgs nolūks, lai novērst tavu uzmanību no Dieva. Un tad, kad tas pastiprinās, tas spiediens, tad cilvēki ko dara? Viņi vienkārši nespēja izturēt to spiedienu. Tev nāk depresija, tev ir bailes, un tu esi tendēts uz to, es vienkārši atkāpšos. Vai jūs zināt tāds piemērs? Nesauksim nevienu vārdā. Jūs zināt, kas ir Bībelē rakstīts? Ka, ja sirds augsme ir sekla, tad nāk vajāšanas, nāk diskomforts, tavs ticības dēļ, tavu ģimeni varbūt par to iebilst. Un ko cilvēks dara? Viņš vienkārši meklē komfortu vietu. Viņš vienkārši atkāpjas. Draugi, Jēzus nevienu nenosod, Jēzus mīl visus cilvēkus. Bet tagad jūs redzat cilvēkus sakauts garīgā cīņā, ko jūs dzirdēsiet no viņiem? Jūs vienkārši dzirdēsiet,
aizbildinās, bet īstenībā viņi meklē šo drošības, šķietamās drošības vietu, viņi meklē šo komfortu, kur nebūs šī nemitīgā spiediena. Tad man dzīve kādreiz bija normālāk, tagad, kad sāku traudzē iet visāds problēmas, cilvēki man tā izturās. Un mums, kā cilvēkiem, ir tendence meklēt to mieru, meklēt to drošību, to klusāko vietiņu, nu taču cik var cīnīties. Un vai tad tik labi tur ir, kā tur rakstīts tā Bībelē, es kaut kā neesmu to redzējis. Visas šīs domas pienes kāds, kurš ir ieinteresēts, lai tā apstātos. Tad, kad tu ieliek šīs domas iekšā, vai tas ir sarūktinājums, vai tās ir bailes, vai tā ir neticība, vai tie ir kaut kāda kompromisa, cita veida kompromisa, tu iekšēji tiec apstādināts. Un tad cilvēks tev var runāt. Viņš pamatos, kāpēc viņš vairs neies uz draugu, kāpēc viņš uz Dievu nestaigās, bet īstenībā, draugi, tas ir šis te momentiņš. Tas ir šis te moments, kad cilvēks atkāpjas, jo viņš meklē šo komfortu vietu. Viņš negrib cīnīties, viņš nav gatavs cīnīties. Viņš ir iekšēji salauzts, viņš ir noguris no tā, ka apstākļi nemainās. Ka tas nemainās. Kur tad ir tas Dievs? Cik jūs man varētu solīt par viņu? Draugi, tajā brīdī arī izšķirās. Varbūt pēc 3 dienām viņa dzīvē ienāk kaut kāds atrisinājums. Ja tikai viņš paliktu ar šo uzvarētāju attieksmi, viņš tikai turpinātu cīnīties un iet uz priekšu. Draugi, tad, kad cilvēki pārstāv apmeklēt sapulces, tad, kad viņi, kā ebrejiem saka, 10. nodaļa 25. pants, kad neatstājiet savas sapulces. Arī tas liek ugunī nocist, ja? Un visbeidzot, es vēl tādu vienu lietu atzīmēju, ka tad, kad cilvēks ieņem upuru pozīciju. Draugi, ja tu gribi būt uzvarētājs, ja tu gribi visās lietās redzēt izlauzienu savā dzīvē, padoties Dievam, sekot viņam norādēm, sekot viņam, tad nekad nekļūst par upuri, jo ir tādi cilvēki, kuri vaino visā citus. Un es varu teikt tev arī kā kristietim, es tev gribu izaicināt. Ka tev ir tāda apstākļa, kā tev ir. Ko tu tagad darīsi? Tu kurnēsi, tu vaidēsi, tu čīkstēsi, tu aizbildināsies, tu vainosi Dievu, draudzi, cilvēks, vēl kaut ko. Ja cilvēks sāk runāt šādā veidā, draugi, viņi ir ieņēmuši upura pozīciju. Upura pozīcija ir tāda, kur cilvēks vienkārši saka, ja nebūtu tā un tā, tad man nebūtu gājis tā un tā. Ja draudz būtu labāk, ja Dievs būtu man dzirdējis, ja mana sieva būtu tāda, vai mans vīrs būtu tāds, ja man nebūtu šī rīvīgā darba vieta, ja man nebūtu tur cilvēku uzmetuši un piečakarējuši, un tāda mana dzīve būtu laimīga. Ja man būtu īstā sieva, īstais vīrs blakus, šis nav no manas rības, šī sieviete nav no manas rības, piemēram, ja? Un tā tā. Tā kā cilvēki nolaižas šādā līmenī, viņi jau ir sakrauti. Bet tev ir jāpaceļas, un tev ir sev jāuzsauc. Un ja tu saki, ja tavā mutē ir kaut kāds aizbildinājums, ja tavā mutē ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tu to nevari izturēt, kas tev jāiztur, kāpēc tu tagad atstāsi ģimeni, vai darbu, vai draudzi, un kāpēc tu tagad intensīvi sāks ēst šokolādu un skatīties televizoru, nevis lūgt Dievu, tad, draugi, visi šie aizbildinājumi ir upura sindroms. Un es vienkārši saprotu kaut kādā savas dzīves momentā, es gribu no sirds to pateikt, draugi, ka tajās tumšajās stundās, kas man ir bijušas, jā, Dievs man ir mīlējis, Dievs man ir vienmēr ir mīlējis, bet, draugi, viņš man ir redz, viņš man ir redzējis kā cilvēku, kurš jau ir spējīgs sākt cīnīties. Un es varu gaudot, cik gribu, cik man slikti, cilvēki mani nodeva, ģimenē mani nesaprot, bērni tādi un šādi, naudas nav. Un ja es tādā intonācijā būtu palicis, tad nākamā doma ir, Dievu nav, aizved pieceries, izdari vēl kaut ko. Vienalga, kāda būtu tā reakcija. Bet, draugi, tajos momentos tev ir sev jāpasaka, es nepalikšu šajā stāvoklī. Tev ir jāsaprot, ka Dievs ir par tevi arī tajos brīžos. Bet viņš tev ir devis jau ieročus un spēju būt šim uzvarētājam, un neviens tavā vietā necīnīsies. Tāpēc, ka Efeziešu vēstulē rakstīts, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Ir rakstīts, ka tev ir jātop stipram. Un tad, kad tu man teiksi šodien, kāpēc tu kaut kur esi sakauts, kāpēc tu nevari beigt grēkot, kāpēc tu nevari lūgt Dievu, kāpēc tu nevari ziedot, piemēram. Es neprasīšu par to, cik jūs katrs ziedot. Bet tagad mēs stāstam tās pasakas par to, ko mēs nevaram. Tad, draugi, es gribu jūs izaicināt, lai ko tas jūsos izraisīt, jums ir jāpasaka,
Es to varu. Tāpēc, ka Bībele saka, ka es to varu. Tāpēc, ka mēs vienkārši neesam pietiekami nopietni par to, ko esam lasījuši Bībelē. Ja mēs iedzinātos Bībelē, tad uzvarētāji apliecinājumi būtu šādi apmēram. Uzvarētājs runā šādā stilā, ka viņš visu var, tāpēc, ka romiešiem to saka, jā. Ka Ebreju vēstule saka, ka Dievs man nekad neatstās un nepametīs. Ka Filipiešu vēstule saka, ka mēs uzvaram visu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Draugi, ja mēs nostiprinamies tajā, ko Dievs mums ir devis, tad nākamais, kas tev jādara, tev vienkārši jāsaka, es to varu, un es to sagrauju, un es to iznīcinu savā dzīvē, un es iestāšos par to. Draugi, pavisam vienkārši piemērs. Divas vienādas situācijas, es stāstīšu par sevi. Pavisam vienkārši lieta, slimība. Slimības simptomi manā ķermenī. Pirmais ir šoks, ka tu esi Dieva cilvēks, sevi tādu uzskatu. Tu esi tāds un tāds, kā tu tagad slimo, cik tu jau tad neesi puņķojies priekšā, ko par tevi cilvēki padomās. Draugi, nākamie simptomi. Sākas drudzes ķermenī, sākas jau iesnas, jau tu jūti ir vīrusus jau ķermenī. Un ļoti grūti ir, kad tu esi jau pa pusē slims, ļoti grūti ir pret to iestāties. Vieglāk ir laisties guļus un paņemt tabletu, vai nepiekritīsim? Un tas nav nekas, ko tev kāds pārmestu. Bet, jebkurā gadījumā, ko tu izvēlēsi savā dzīvē? Vai uzvarēt, vai vienmēr būt atkarīgs no tabletēm? Tas, ka tu esi bijis slims vai grēkojis, Dievs to nepiemin. Bet šeit runa ir par tevi pašu. Ko tu darīsi ar to? Lūk, 2 reizes. Pirmā kāda nedēļa atpakaļ vai mazāk, otrā. Šorīt. Es pieceļos ar slimību. Es pieceļos salauz. Man ir grūti lūgt. Galva ir tukša, galva ir smaga. Draugi, tikai ar izvēli. Ar apzinātu izvēli, zinot, ka vīrusus rada Sātans. Zinot, ka viņš viņus iesūt manā ķermenī. Zinot, ka es nevaru šajā brīdī teikt, Dievs palīdz, Dievs dziedi. Tāds lūkšanas tajā brīdī paliks bez atbildes. Draugi, mēs nevaram lūgt tajā brīdī, lai Dievs dziedi. Tajā brīdī tā ir garīga cīņa. Tajā brīdī parādās tas, vai tu esi uzvarētājs, vai tu esi jau sakauts, vai tu esi vienkārši atbildīgi novēls uz Dievu. Tajā brīdī tev ir jāsaka, Sātan, vācies prom no manis. Un zini, tas nenotiks pirmajās 5 minūtēs. Varbūt tu dabūsi cīnīties pusstundu vai stundu, varbūt 2 stundas, varbūt pusdienu. Bet tas nav svarīgi. Svarīgi tas, ka, draugi, es esmu svinējis, uzvaru jau 2 reizes. Kad es esmu apzināti, neskatoties uz savu stāvokli, galva smaga, galva spiež, piecelies no rīta. Sātans saka, šodien tev sāpēs galva. Galva man nesāp šodien. Tāpēc, ka nākamajā brīdī tev ir jānoraida šī doma. Nākamajā brīdī tev ir jāņem iniciatīvu savās rokās, vienalga, kā tu jūties. Tev ir jāsaka ar savu muti kaut vai murmināt. Murmināt apsolījumus, teikt, Satan atkāpies no manis, un vēl viena lieta, ko es pateikšu, jābūt ir neatlaidīgam. Tāpēc, ka velns ir kā tāds pretīgs daudzoņu uz ielas, viņš tev grib iekraukt pa sevi. Viņš to atvair viņas sitienu, viņš nāks un sitīs tev vismaz 15 reizes, līdz viņš redzēs, ka tu esi neatlaidīgs. Un, draugi, šī ir lieta, ko mums vajag iemācīties. Vai tā ir slimība, vai tas ir grēks? Tev vienkārši jābūt ar šo uzvarētāju attieksmi. Tev vienkārši jābūt ar tādai attieksmei, kāda bija Jozua. Kad Dievs teica Jozua, esi stiprs un drošsirdīgs. Esi uzvarētājs, principā. Viņš viņu programmē būt par uzvarētāju. Uzvarētāji vienmēr izskarīja. Es lasu veco darību, jūs varbūt zināt to stāstu, ka vecā darībā 12 izlūku aizgāja, 10 no viņiem bija negatīvi noskaņoti, 10 no viņiem bija gaudulīgi, 10 no viņiem teica, mēs nevaram to tāpēc. Un 2 no viņiem teica, mēs visu varam, mēs iesim un uzvarēsim, mēs iesim un iekarosim šo zemi. Draugi, mums ir jāmācās no vecās darības, tāpēc, ka tā ir jaunās darības ēna, tāpēc, ka tur ir garīgas patiesības iekšā. Un tos 2 cilvēkus sauc Jozua un Kālebs. Un es šorīt izlasīju par Kālebu. Kad bija pagājuši 45 gadi kopš tā brīža, kad viņš pirmo reizi bija nostājies ticības pozīcijā. 45 gadi bija pagājuši. Un, tas ir 4. Mūzes 13. nodaļa 30. pants. Viņš atkal parādās Bībelē, un viņš saka, man ir 85 gadi, viņš saka. Un es esmu tikpat stiprs, kā tād, kad man bija 40 gadi. Un šodien dod man to un to apgabalu, viņš saka. Dod man to un to vietu, es iešu un to iekarošu. Draugi, pēc 45 gadiem viņam bija tāda pat attieksme. Viņš bija uzvarētājs iekšēji. Viņš vienkārši teica, es esmu tikpat stiprs kā toreiz, un es iešu un sakaušu ienaidniekus. Lūk, šis
te moments, tas varbūt nav vienas dienas jautājums, draugi. Bet mums ir jāsaprot, ka vēlreiz, pavisam īsti pateikšu, Jēzus ir uzvarētājs. Viņš nekad nav sakalts. Tas, ka pasaule ir tumsā, tas, ka cilvēki dzīvo, kā viņiem tur, kā jau Sātans viņus māca dzīvot. Tas, ka mēs neredzam daudz uzvarošu kristiešu, draugi, tiešām. Tāpēc mēs neaizmirstam to, ka Jēzus ir nāvi uzvarēs. Tāpēc, ka viņa vārda priekšā, jebkurš vēlns trīcēs, jebkura slimība atkāpsies, bet mums ir jābūt tā nesējai. Tātad vēlreiz, mums ir potenciāls uzvarēt, ne visi uzvarēs. Tev ir jācīnās ar grēku, ar miesu, ar pasauli, ar vēlmu. Tev ir jāsaprot, ka sakāv atnāk tad, kad tu nebūsi pietiekoši izvēlējies, nebūs lēmums, nebūs veltības, ja tu pielaidīsi domu, ka tur es varētu atkāpties, tur es varētu samazināt tempu, tur es varētu mazāk lasīt Bībeli, tur es varētu izlaist katru otro sapulci vai vēl kaut ko darīt, Ja mēs to darām, mēs mānām sevi, draugi. Tāpēc, ka es, varbūt jums, šī ir, tiešām radikāla vēsts un varbūt arī radikāla trauc, draugi, bet tas, ka cilvēki varbūt citur nerunā par to vai nesaprot to, draugi, nenozīmē, ka viņiem nenotiek tas pats. Vai tev nav labāk būt sajūtē, ka tu esi iesaukts armijā, kur tev no rīta pamodina? Celies augšā, ekipējumu uzvēl, sāc cīnīties! Jo bieži vien draugi, vīrieši labāk sapratīs, bet bieži vien mums ir tāda sajūta, ka draudz un Dieva valstība tā ir tāda maiga, tāda pūkaina, tāda vades kastīte, kur tikai Dieva mīlestība. Draugi, tas viss ir kārtībā. Dievs mūs mīl. Bet viss nebūs tik rožaini. Tas, ka tu nepatīkami būsi pārsteigts par to, cik daudz kārdinājumu ir dzīvē. Un ka īstenībā, draugi, es jums pateikšu vienu, enkaunters, tas ir tikai pats sākums. Tu varbūt to īsto mieru, to pilnīgo brīvību, varbūt iegūst savas dzīves otrā pusē. Varbūt savas dzīves pašās beigās tikai. Tāpēc, ka Sātans to vien dara, lai tevi ievest sakā, lai nozakt tev mantojumu. Tāpēc es varu teikt, ka par spīti tam, ka tev būs jācīnās, tev būs arī forši brīži, tev būs uzvaras garša. Man bija tāda uzvaras garša, draugi. Tad, kad es lūdzu par telpām šajā evanģelizācijā, man bija uzvaras garša, tāpēc, ka es zināju, ka Sātans kontrolē cilvēku prātus. Tāpēc, ka Sātans kontrolē cilvēku prātus. Pat aizējot par tās sievietes, viņi man teica, vai jūs nesat kaut kādā sektā? Draugi, kas liek cilvēkiem tā runāt? Pateikšu pavisam godīgi. Tas ir vēlns. Viņi ir okupētām, Sātana izgodzītām smadzenēm, sirdīm. Viņu dzīves ir sagrūžu, bet viņi tik un tā paliks pie savas. Ka Dieva draudz, tā ir nenozīmīga kaut kāda sekta, un mums no viņiem jāizvarās. Un viņi neredz, viņi ir apstulboti. Tā vien ir garīga cīņa. Pastāvēt par šo spiedienu, man nepiekratīsiet. Un vēl jau vairāk, ja es varēju doties lūkšanā, un es varēju izbaudīt šo uzvaras garšu, ka es zināju, ka mums tā lieta būs, ka mums būs tās telpas. Draugi, par tādu attieksmi, ja jūs būsiet. Ja jūs lūksiet arī par saviem radiniekiem ar tādu attieksmi. Ja jūs nekad nepadosieties, ja jūs nekad nesāksiet, čīkstēt vai kurnēt, tajā brīdī, draugi, jums radīsies otrā elpa. Un jūs sāksiet cīnīties par saviem tuviniekiem vai vēl kaut kādām lietām savā dzīvē ar jaunu uzrādēm. Bet tev varbūt ir jānomirst. Tas jau ir process, kas attiec uz tevi. Jo tu varbūt trīsreiz aplausīsies. Un es nevienu nevainoju, draugi. Dzīve nav viegli. Var pateikt, ka bija manā dzīvē, piemēram, pārbaudība, kas man likās par smagiem. Man pirmā ģimene izjuka, un man pirmā draudze izjuka. Un, draugi, tā ir melna, tumša ielēja. Un es nevienu nevainoju, ja kāds atkrīt, vai aiziet uz kaut kādiem gadiem prom no Dieva, draugi, tāpēc, ka dzīve ir smaga. Bet, draugi, ticiet man, arī jūsu dzīves tumšajās ielējās. Dievs ir ar tevi. Un Bībelē rakstīts, ka viņš ir labais gans, kas tev vada arī tumšajās ielējās. Un pat, ja tu tā šobrīd nejūties, viņš kontrolē tavu dzīvi, bet ko viņš grib iedēstīt tevi, arī caur šo sprediķi, lai cik tas bija veiksmīgs vai neveiksmīgs, draugi. Es ticu, ka tu kaut ko iegūsi priekš sevis. Viņš grib iedēstīt tevi šo, ka tev ir potenciāls uzvarēt. Pasaka savam kaimiņam. Nav tādas lietas dzīvē. Pasaka savam kaimiņam. Nav tādas lietas dzīvē.